Čau, es ar tēti esam atbraukuši uz Kaņieru ezeru. Ot, re, kur šeit ir daļa, un tur aizmugurē ir vēl liela daļa. Mums, re, kur te ir laiva, šurā tālākā. Viena laiva maksā 15 € uz pusdienu. Mēs paņēmām, līdz 4 kaut kādiem, bet mēs tik ilgi vēl nebūsim. Šāda laiva. Bērniem iedod vestas. Tiem, kuriem ir zem 16 gadiem, viņiem nevajag pirkt licenci, bet tie, kuri ir pieauguši, tiem vajag par 2 €. Gatavi esam, ejam. Kāpsim laivā. Rekur, man jau vesti ir virsū, mugursoma arī ir. Jā, drošība pirmajā vietā jābūt, vai ne? Jā, ir arī jau laiž. Mašīnas daudz, tātad copmaņi arī daudz. Nu, kā piekšā. Tātad kā piekšā. Tā, tēts arī iekāpa laivā. Nu ko? Ievērēties iekšā. Kā jau Enija minēja, esam atbraukuši uz Kaņieru ezeru. Šoreiz Enijas tāda nopietnākā cope, kur esam nopirkuši licenci, dodamies ar laivu. Un jā, lūk, ir Kaņieru ezera laivu bāze. Kā jau es pirms tam minēju, šoreiz ir jāizpildās Enijai. Saulīt, tu esi gatavi izpildīties šodien? Jā. Nu, mēs ceram, ka viss sanāks. Mēs esam paņēmuši ļoti labu arsenālu līdzi. Daudz dažādi wobleri, kas bija sen jau man skapīju stāvējuši. Tāpatās arī tūlītās mēs saliksim makšķeres. Mums ir uztveramais tīkliņš. Sagatavojušies esam, bet cerams, ka kaut kas arī rezultēsies, kad meitiņa varēs aizvest mājās beidzot to savu zivtiņu. Jā. Davai. Airējam iekšā. Ezers pats par sevi sakals vispār. Jā, te mēs sakal esam pie krūns. Bet, jā, kaut kur paērēsim bišķiņi citurien un mētāsim. Enija tagad lēnām sāk gatavot. Ko liksi, Saulīt? Es domāju, ka tev jāliek kaut kāds woblerīts vai 3. numura rotiņš, var pat 4. 3. te būs pa maziņu, Saulīt. Tātad, kas mums ir arsenāli? Man te vecie krājumi ir. Oi, vecie krājumi, dažādi woblerīši. Šādi te. Jā, dažādi. Varu mēģināt ar šitiem te diviem. Lūk, strādāt melno un šo te baldzilo. Jā. Jā. Izvēlēs līdz virsū kaut ko un mēģina. Saulīt, aiziet. Stipra. Aiziet. Mācamies tagad ar citu kātu mest, ar wobleriem. Pavisam savādāk viņai tur sanāk. Uzlīšu arī seklo, mums pagaidām te baigi seklēs ir. Kas tāds ir? Kā macu. Japāņu. Vecs jau apružājies. Pārsvarā visi cilvēki ir tā kā no laivu bāzes projām tajā puskrastā. Kā šitais woblers un makšķeri? Woblers ir īstenībā labs, no 3 daļiņām sastāv, tā kā īstas jau speld, un makšķeri ir tāda pasmaga. Jā, tāpēc, ka spola arī tur ir lielāka. Arī man vecais Taifūna kāds, tur tests vienkārši ir drausmīgi liels tāds, tāds ritīgi velces kāds, bet var, jo te Kaņīri esot lielas zivis. Mēs tagad mainām vietu. Tētis tur airē. Tikko izņēma enkuru. Kārtējo reizi mainām woblerus. Visu laiku kaut ko mainām. Mēģinam. Kas saka, spēlēties ar krāsām mēģinam un dažādiem dziļumiem. Bet pagaidām, tā, nekā. Es skatos apkārt arī, večiem nekā nav, neviens nav neko tā. Vilcis ārā vai kaut ko, iebļāvies vai, parasti jau, kaut kā blakām sēžas un palīdz, kaut kā iebļaujās, Bet jā, pagaidām mums tā, nekā, bet mēģinam. Kā copīt? Pagaidām švaki, vai ne?
nekas, mēs te visu mēģinām visu arsenālu, kas mums te ir. Atpūšamies tikai, kā saka, labi vienkārši pavadām laiku. Viņi ir tik spēcīgi, ka mūs ar visu ankuru velk. Ankurs ir iekšā iespiedies zemē, bet mūs tā lēnītēm velk. Tas ir baigi labi, nav jāērē, viņš vienkārši mūs ar vēju maina visu laiku pozīciju, jo mēs laiku tikai, kā saka, mētājam. Šitās te tavējās? Jā. Rekurānus salātu lapiņu tavu, jā? Jā. Ēdīsi? Man ir visas 3 visējās. Jā, ēdīsi šitā? Jā. Sapacinātās maizītes. Vējš ritīgi pacēlies, tāds jau labs jau. Sāk jau palikt tā, baigi vēsīgi jau. Cīnās un mēģina dabūt savu zivtiņu. Viņa saka, tēti, šodien nebūs. Es saku, var tā gadīties, jā. Reāli pagājuši vairāk nekā 2 stundas, gandrīz 3 stundas, un pilnīgi nekā mums nav. 7 laivām, vienā laivā tikai izdevās noķert līdaku. Pārējā ar te braukā, maina vietas, mēģina meklē kaut ko. Tikmēr mēs dzeram tēju, tikko attērēju uz citu vietu pilnībā, un mēģināsim šeit. Uzēdīsim maizīti. Neliela pusdienas pauzīt un mētāsim atkal. Pieliecies uz priekšu un ar ķermanu uz aizmuguri tā liecies. Ļoti labi. Ļoti labi savu. Višķiņam kustamies. Meitiņai vajag sasildīties, tad es teicu, davai, airē. Nesaka iekšā airē. Ieliecīts iekšā, nepat. Jā? Jā, tā prātīgi ieliec. Tā, jā. Ar ķermeni strādā arī. Ļoti labi. Tā, es pasāstīšu, kā man bija airēt. Airēt bija grūti, un man visu laiku bija ar vienu stiprāk un vienu mazāk. Un mēs vispār aizgājām atpakaļ pie zālēm. Nav zivtiņas. Bet viena laiva visu laiku dabūja zivtiņu. Bet mums nav zivtiņas. Jā, tēji labi, kad ir silta līdzi. Ko, pulkstens ir 2 jau. Nekā. Tikai zāles, jā, un vējš. Bet, paši zināt, ka tā ir. Mēs nezinām ne vietas, mums nav ne visādi dīperi, ne eholotes, mēs neredzam ne bedres, neko. Mēs vienkārši tā uz Latbu atpūtu. Tāpēc nevajag bargi sodīt mūs, vienkārši labi atbalstiet, jūs piežat laiku, ierakstiet kādu komentāriņu. Jautājums jums, cik no jums ir bijuši šeit Kaņera ezerā un kādi ir jūsu lomi Kaņera ezerā. Droši ierakstiet, ja? Tā kā mēs vēl 10 minūtes te pamētājam un dosimies mājās. Dadzer tēņu, mums ir kur tēņi ir. Bikiņi vīlusies, es cik šodien nav. Jā. Es arī mazliet esmu vīlies, ka šodien tā diezgan pašvak ir. Mēs esam ar lielu motivāciju, cerību nākamajās reizēs. Bet tā jau mēs to sakam katru video, ne? Ceram, mēģināsim nākamreiz. Pāris reizi vēl uzmetīs. Tas te jāatbrīvo, jā. Polīt šitā te un metam iekšā. Tagad jānovieto laiviņa. Es viņu sāku smidzināt, bet tas ir sīkumiņš tikai. Mēs tagad āģēsim klāt laivu. Mēģinās teikt saprast, kā atķert viņu klāt. Esam atpakaļ uz Sauszemes.
Jā, tikai bez zivīm. Tā ir gan taisnība. Tā, somā. Tā, somu jāpaņem. Nu, tagad pats pēdējais, jānodod ekipējums, jānodod aeri un Vesti. glābšanas vesti, un tad visi varēsim doties mājās. Atlaid mammu. Atlaid mammu. Un te ir tā, ka tu vari dabūt nozīmīti. Šeit te, kad ir tu noķer, ir nomēri, viņam ir, un tu vari dabūt nozīmīti konkrētās pakādas zivīm, pa zivīm. Jā, Atlaid mammu. jā, piemēram, ja tu noķersi, piemēram, šādi te minimums 50, tu vari dabūt nozīmīt, cik es saprotu. Kaut kādu jaunu pieredzi ieguvu, kā bijām pamēģināt, vai nu tāds, kāda ir tās sajūtas pastāst? Bija laba sajūta, un vispār ir pagaidām laba sajūta. Vienkārši vienīgi žēl, ka nav zivtiņas. Jā, nu tā jau mēģināsim nākamreiz, vai ne? Jā. Bargi nesodiet, ka mēs neko nenoķērām, noteikti iespied laika, vai ne? Kas tur jādara? Saka, pasaka tu priekšā. Spiežat laiku, rakstiet komentārus. Jā, noteikti ierakstiet komentāru, kuri no jums ir bijuši šeit te, šajā Kaņieru ezerā un kādi ir jūsu rekorda lomi šajā ezerā. Visi, paldies, ka skatījāties. Mēs tiekamies nākamais video. Čau visiem!